Sarunas Bēniņos. Esiet sveicināti jaunā podkāsta epizodē. Ar jums šodien kopā būs Amanda un Emīlija. Kā arī šodien mēs tātad ierakstam mūsu pirmo podkāstu ar Amandu. Un mēs mazliet pastāstīsim par skolas pasākumiem, kas ir nesen norisinājušies. Jā. Kā pirmo varētu minēt, 15. janvārī mūsu skolā uzstājās NB štāba orķestris. Tas bija tiešām ļoti foršs un aizraujošs. Jā, patriotisks noteikti. Jā. Kā tev vispār patika? Man ļoti patika. Kā Super. tev? Es nezinu, man īstenībā diezgan aizrāva, tāpēc, ka viņi speciāli mums bija atveltījuši pat tādu, kā lai saka, pop mūziku, tādus divus skandarbiņus. Un es pamanīju, ka diezgan daudz īstenībā dziedāja līdzi. Tā kā, jā, tas tagad bija pat ļoti interesanti. Jā, tas bija ļoti forši. Paldies viņiem. Kā arī šajā podkāstu epizodē mums būs ļoti īpašs viesis. Jā, kas būs mūsu skolas mīļā direktore Baiba Neimane. Sveicināti! Sveikas, meitenes! Vai es varētu pajautāt, kā jums šodien gāja? Šodien gāja salīdzinoši mierīgi ar pārējām dienām, ja mēs skatāmies. Kas te notika pārējās dienās? Direktoriem nekad mans dienas plāns nekad nav zināms. Diena nekad neatkārtojas, un es nekad nezinu, kā šī diena turpināsies un kā beigsies. Ir dienas, kuras ir pilnākas, trakākas, kas ir cieši saistīts arī ar pilnmēnešiem un visādām citādām mēnesi fāzēm, bet ir dienas, kuras ir mierīgākas. Tad šī noteikti bija visnotaļ mierīgāka diena. Tas varētu būt saistīts ar stundu izmaiņām, varbūt? Es nezinu pat īsti, ar ko tas bija šodien saistīts, bet katrā ziņā tas dienas ritējums bija ar mazāk problemātisku situāciju risināšanu saistīts noteikti. Var sakot, šodien vēl jābauda, vēl priekšā viss vakars, tā kā ir jābauda, kā ir iesākta diena, tā arī jānobeidz skaista diena. Kā iet vispārīgi pa dzīvi? Vai viss labi? Šobrīd, jā, viss ir kārtībā. Šobrīd viss smuki, labi. Tad, un es zinu noteikti, kas ir viens no iemesliem, kāpēc šodien varbūt arī ir mazliet jaukāka, jo man kā direktorei bieži nākas darīt lietas, kas ir saistītas ar dažādiem dokumentiem un nopietnām lietām, bet šodien man bija iespēja kopā ar 12. klasēm gatavoties viņu žetonu vakaram. Varbūt varētu pastāstīt, ko jūs tieši darījāt tajā žetonu vakarā? Mēs mācījāmies dejot polonēzi un valsi, kas ir žetonu vakar skolas tradīcija, un to žetonu vakarā izpilda pasākumu otrajā daļā 12. klašu skolēni. Tas priekš viņiem ir sarežģīti vai arī viegli? Es neteiktu, ka tas ir sarežģīti, bet tas noteikti ir tas, ko var iemācīties tikai darot. Līdz ar to ir nepieciešams kāds laiciņš, lai iemācītos. Man šķiet, ka nav tāda cilvēka, kam nepatīk dejot, ja vien viņš māk dejot. Līdz ar to ir jāiemācās un jāiegūst šī pārliecība. Protams, bet pirms meitenēm viņām nav sarežģīti ar augstpapēdnēm dejot. Ir sarežģīti, un tas arī ir jāmācās jau laicīgi, lai nav pārsteigumi svarīgajos brīžos, protams. Bet viņām izdodas, vai ne? Solīt pa solītim ar vien labāk. Protams, kā var neizdoties. Labi, paldies. Mēs tagad varētu ķerties pie jautājumiem. Pirmais skolāņa jautājums ir, vai jums patīk strādāt par direktoru mūsu skolā? Jā, man noteikti patīk strādāt par direktoru Rīgas 45. vidusskolā. Un sākotnēji man šķita, ka es droši vien negribētu un nevarētu strādāt kādā citā skolā. Bet kā rāda pieredze, kad pirms pāris gadiem mums pievienoja vēl 2 ēkas, tad ar laiku jau arī tās 2 ēkas ir kļuvušas par arī man pašai par manu skolu. Un līdz ar to, jā, droši vien, katrā ziņā Rīgas 45. vidusskolā man patīk strādāt par direktoru. Varbūt varētu pastāstīt, kā vispār aizsākās tā ideja kļūt par direktori? Es pati noteikti sākotnēji sevi nevarētu iedomāties, ka es varētu kļūt par direktori, bet šo redzēja skolas iepriekšējais direktors, kurš jau zinot, ka viņš plāno doties pensijā, jau laicīgi uzrunāja mani un lēnām runāja un stāstīja par to, ka viņš saredz to, ka es varētu kļūt par nākamo direktoru. Un tas sakrit arī ar Rīgas pilsētas izsludinātajiem mācību kursiem, tieši kas sagatavoja topošos direktorus. Tad vesela gada garumā gāju šajos kursos, mācījos. Un tad jau tālāk bija Rīgas domas pārziņā visas šīs te ievēlēšanas kārtas, konkursu kārtas. Un pēc viņu izturēšanas tad arī kļuvu par direktoru. Pirms jūs kļuvāt par direktoru, jūs droši vien strādājāt mūsu skolā, vai ne?
Jā, es šajā skolā esmu gan mācījusies, gan strādājusi. Tā, ja tā padomā, kādus 30 gadus neesmu izgājusi no šīs skolas, tieši no ēkas Robežu ielā. Iespējīgi. Bet tas noteikti ir arī kaut kādā ziņā plus, jo es zinu iepriekšējos skolotājus. Droši vien šajā ēkā nav tāda vieta, kuras nebūtu bijusi, gan kāda telpa vai pat skolas jumts, jebkas. Es esmu bijusi pilnīgi visur. Es varu kaut kādas lietiņas vairāk pārzināt savā galvā, salikt kopā, kas kurā brīdī būtu nepieciešams. Piemēram, ja kāds tagad prasītu, vai jūs vēlētos nomainīt darbu, būtu jebkāda cita izvēle tur strādāt kaut kādā bezmaz vai kaut kur vēl vairāk maksā naudu, vai arī kaut kas varētu, es nezinu, jebkāda cita profesija, vai arī jūs paliktu pie tā, kas jūs tagad esat. Ir tā, ka direktora darbs noteikti nav tā pelnošākā profesija. Tas nav tāds, ar kur tu nopelnīsi milzīgu naudu, un ir ļoti daudz arī citu ierobežojumu, ko tu drīksti vai ko tu nedrīkst darīt, un jebkura amatpersona vispār savienot savu darbu ar citu profesiju vai citiem darba pienākumiem, to īsti nedrīkst darīt, bet ja es nebūtu direktore, tad man šķiet, ka es ļoti labprāt strādātu, vāktu ziedus. man šķiet fantastiski, es nezinu, kā tas būtu realitātē, bet kādā siltumnīcā lasīt puķu zirņus, tas būtu mans mazais sapņu darbs. Ja, katram jau var būt savi sapņi, tas jau nav slikti. Tad nākamais jautājums tad būtu, kas bija palaidnīgākais, ko izdarījāt savas skolas laikā? Es nebiju baigi palaidnīgā skolniece, es biju diezgan priekšzīmīga, bet droši vien, kā pilnīgi visi jaunieši, man ļoti daudz patika īpaši sākuma skolā laiku pavadīt skolas ābeļdārzā. Man liekas, ka tā ir tāda skolas īpašā vieta, kur reti kurš absolvents nav pavadījis kādu laiku un dzīvojies pa šīm vecajām ābelēm, bet droši vien tas ir tāds īpašā vieta, kur daudz dažādas lietas sadarītas, sastrādātas. Jūs vispār nekādas blēņas nesat izdarījuši? Tā jau nevar teikt. Man vienmēr galva strādājas uz dažādām mašām idejām, bet tā, kad es tādas ļaunprātīgas lietas darīju, droši vien ne. Tāds trakākais varētu būt, kad es norganizēju, pat ne trakākais, bet tāds, kas palicis atmiņā, kad mēs norganizējam visa klase nobustot stundas. Tas bija tāds mūsu laikā diezgan nopietns pārkāpums. Tā, ka neviens skolnieks neierodās uz stundu. Tomēr šeit arī mūsdienās vēl daudzas klases dara. Jā, bet tas ir vēl izaicinājums visiem vienoties par to, ka visi neatnāks. Jo vienmēr būs kāds, kas tomēr nobīsies un atnāks, bet visiem neatnākt. Es arī saviem audzināmajiem esmu teikusi, kā viens no sadarbības tādiem saliedēšanās pasākumiem, ja jūs varēsiet pilnīgi visi vienoties, tad es jums attaisnošu. Manai pirmajai audzināmai klasē vienu reizi tas izdevās, bet šobrīd man jau ir 3. audzināmā klase, un līdz tam vēl viņi nav tikuši. Nākamais jautājums. Kāds bija jūsu atzīmes, kad gājāt skolā? Kā jau teicu, es tā kā biju vairāk uz to teicamnieku galvu. Tā kā par atzīmēm droši vien nav kaut kāds tāds baigi spilgtais stāsts. Tā kā jau tāds standartiņš labi mācījos, piedalījos olimpiādēs, pārstāvēju skolu, piedalījos skolēnu pašpārvaldē, visur, kur vien varēju. Tāpat kā jūs piedalījos. Labi, tādā gadījumā, kas ir bijis tāda sliktākā atzīme, kas tāda prātā atpaliks, kad dabūja tādu sliktu atzīmi, un tad ir tāds, pats, viss. Man šķiet, man ir palicis spilgt atmiņā kaut kur sākuma skolā, ja nekļūdos 4. klasē, ka man izšķīrās vērtējums matemātikā, un, lai es būtu tā ļoti droši un pārliecināta, ka man būs laba atzīme, es nošpikoju pēdējo uzdevumu, un tas nebija pareizi. Un es dabūju to sliktāko atzīmi. Ļoti spilgti palicis atmiņā. Wow! Špikot nav labi. Nē, mēs to visi zinām, bet ir brīži, kad ir tomēr slinkums pamācīties, un tad blakus sēž kāds gudrs cilvēks, un tad gribas paņemt vienkārši nošpikot. Tā taču ir visiem. Bet skolotāji arī tev gudrāki palikuši 2 variantus dod nevis vienu. Tas jau kādu laiciņu arī manā laikā bija 2 varianti. Starp citu, jā, man tas nepatīk vairāk. Man arī runājot par 2 variantiem. Tagad skolotāji, es nezinu, kā viņi to pagūšu gatavu, bet kāds gudrinieks ir izdomājis Soma LV, visi zin to saiti noteikti šajā skolā. Soma LV tagad ir tāda jauna lieta, ka tos uzdevumus met pilnīgi dažādākās secībās. Un tagad jūs vairs nevarat nošpikot randomā, ierakstīt kādas atbildes. Bet mēs esam gudrāki. Mēs izdomājām variantu, kā to var tomēr izdarīt. Bet mēs neteiksim, mēs esam gudrāki. Starp citu,
mūsu skola Soma LV lietojumā ir otrā aktīvākā skola visā Latvijā. Jā? Jā. Tātad jūs un skolotāji ļoti aktīvi izmantojat Soma LV platformu. Nu, tas gan jau mums ir īpaši fizikas stundās ļoti bieži vien to katru bioloģiju, fiziku liek to darīt. Tā kā, paldies skolotājiem. Nē, tas īstenībā ļoti daudz palīdz, bet tas arī, kā lai saka, pārbaudas darbos diezgan noderīgi, jo paliek atmiņā. Nu, droši vien, kad ir kaut kādas lietas, ko jūs varat izmantot daudz ātrāk un efektīvāk jau kaut kādiem gataviem uzdevumiem, ko jūs interaktīvi varat izpildīt, tas ir viens, un otrs tagad katrā stāvā būs izvietot šīs te portatīvie datoru uzlādes skapji, līdz ar to jūs varēsiet aktīvi izmantot mācību stundā. Arī jūsu klases telpā, jūs jau noteikti esat pamanījuši, ka ir kaut kāds skapis jauns. Jā. Viņš šonadēļ tiks vēl piepildīts ar jauniem portatīviem datoriem, līdz ar to jums vispār būs ekskluzīva iespēja izmantot datoru savam darbam un vēl aktīvāk un interaktīvāk izmantot šīs mācības. Nu, liels paldies jums! Labi, ķersimies tad pie nākamā jautājuma. Tātad, cikos jums jābūt skolā no rīta? No rīta es ierodos tieši tāpat kā jūs, pirms 8. Darbs sākās principā 8. Vai jums tas patīk? Nav jau īsti variantu. Cits jautājums, cikos viņš beidzās, jo viņš beidzās tad, kad beidzās darāmās lietiņas. Un tas var būt krietni ilgāk nekā tas tā būtu parasti, bet, vai kā tas būtu kādā ikdienas darbā. Bet tā tas ir jābūt. Man taču ir jāzina, kas notiek 8, kad jūs nākat uz skolu. Nē, nu, protams, bet labi, ja mēs būtu godīgi, cikos jūs gribētu vispār tā nākt? Nu, tā pavisam, ja būtu brīva izvēle. Man liekas, ka cilvēks pēc savas būtības ir tik slinks, ka, ja nebūtu šie ierobežojumi, tad mēs te visi arvien vēlāk un vēlāk sāktu nākt uz skolu. Nu, labi, ja pieņemsim būtu vēlākais, ka varētu ierasties 11. Nu, šis nebūtu mans gadījums, es tik ilgi tāpat nenogulētu. Bet droši vien man liekas, ka tā organismam foršāk būtu uz kādiem 9 nākt, tā ka mēs visi varētu atmosties un mazliet priecīgākā prātā možāki nākt uz skolu nekā uz tiem 8. Starp citu, ļoti daudzās skolās sākas, pieņemsim, stundas 9. Kāpēc šajā skolā tieši 8? Jums jārēķinās, ka mūsu skolā ir ļoti daudz mazie bērni un vecākiem darbs sākas 8. Un tas ir arī tīri no praktiskā viedokļa. Viņiem tāpat tie bērni ir jāatved uz skolu pirms darba. Ir vēl viens no pieprasītākajiem jautājumiem, kas notika ar dīvānu un kur viņš palika? Dīvāns, kā jebkura no lietām, sagaidīja savas vecumdienas un devās prom no skolas. Vai būs kāds vietā? Šobrīd mēs neplānojam, bet es kā direktora esmu atvērta jūsu piedāvājumiem. Ja jums ir kādas vēlmes, piedāvājumi, jūs droši varat nākt man jautāt. Un mēs varam par to parunāt, padiskutēt. Cik šī ir tāda muzikālā skola, tad te vēl bija jautājums, kāds ir jūsu mīļākais instruments? Es pati esmu spēlējusi klavierus šajā skolā, mācījos. Bet vienmēr man tāds nepiepildītā lieta, un cik pamatā jau es esmu dejošanas skolotāja, līdz ar to man ar ritmu teorētiski vajadzētu visam būt kārtībā, tad laiku pa laikam man patīk arī bungas tieši ritma dēļ. Bet jums arī padevās klavierus un bungas? Es mācījos, kā jau es teicu, klavieres. Es ar došanu piedalījos dažādos konkursos, festivālos spēlēju, bet bungas es nekad tā pamatā neesmu mācījusies. Bungas tādā ļoti minimālā hobija līmenī, dažkārt, ļoti reti. Nu, bet ja tagad būtu laiks, piemēram, mācīties? Jā, es noteikti labprāt izmantot, ja šāds laiks būtu. Vai ir vēl kāds instruments, ko jūs gribētu apgūt? Es domāju, ka man varētu patikt arī ģitāru spēlēt, bet tas droši vien ir tik tālu uz vecumdienām. Tas varētu būt tas, ko es varētu iemācīties. Nu, labi, varam ņemt, kas ir mīļākais ēdiens? Es esmu tāds ļoti sajūtu cilvēks. Man droši vien nav tāds viens mīļākais ēdiens, bet periodiski kaut kas ir tajā brīdī, ko droši vien organisms grib, kas visvairāk prasās, tas ir tā brīža. Tāds man nebūs tāds viens konkrēti, bet saldumu man garšo, jā, arī. Ir bijusi kāda diena, kad gribās kaut ko ļoti kaut ko apēst, un tad netiek pie tā. Tad, kad gribās kaut ko uzēst, protams, kad skolā ir augsts, tad vienmēr gribās kaut ko uzēst. Tieši augstumā? Jā, tad vairāk gribas, protams. Kas direktoru sakaitina visvairāk? Man droši vien, kad sakaitina tādi, kas dara tādas izteiktas riebeklībiņas.
Jo ir jau tā, ka ik pa laikam jau skolā kāds kaut ko sastrādā, bet ir tādas arī foršas palaidnības vai lietas, kas nesanāk vai neizdodas. Tas pat padara interesanti, bet ja dara tādas izteiktas, kaitnieciskas vai tādas izteiktas, nejaukas lietas tieši skolē, tas man ļoti ātri sakaitina. Vai ir bijis kāds brīdis, kas ir ļoti palicis atmiņā? Par kādām palaidnībām? Droši vien man paliek atmiņā. Es arī zinu, ka man šis te ļoti ātri uzsit tādu papildus enerģiju, ja kāds dara kaut kādu tādu izteiktu netaisnību skolā. Jo, tā kā jau mēs runājam, ka es pat esmu šajā skolā mācījusies un šeit visu laiku esmu bijusi, tad tā skola man ir arī tā fiziskā vide dikti svarīga un neatkarīgi no tā, vai tā ir šī ēka vai Gaujas ielas vai Lībekas ielas ēka, bet ja ir kaut kas tāds, kas man šķiet pilnīgākā netaisnība, tad šķiet, tad kāpēc tu šeit mācies? Tad ej projām, jo tā ideāli būtu, ja šeit mēs mācītos to, kas mēs gribam šeit būt, kam šī skola ir svarīga, un tad mēs kopīgi varam arī darboties, lai tā vide būtu tāda, kādu mēs gribam. Un šie cilvēki, kas izteikti negrib šeit atrasties, tas man tādu padara, tādu ārkārtīgi, bet tad lūdzu dodies prom. Mēs šeit neturam nevienu ar varu, un būtu forši, ja šeit būtu tikai tie skolēni, kuri to grib darīt. Pilnībā piekrītu. Es domāju, visas mūsu skolā pamanījuši interesanto zvanu, un es padzirdēju, ka mūziķiem ļaušot ierakstīt pašiem savu arī. Vai tas ir vēl spēkā? Jā, tas nebūs tikai mūziķiem, būs konkurss, kur, jūs zināt, skolai tuvojās 70 gadu jubileja. Šī būs viena arī no aktivitātēm. Ik viens varēs piedalīties šajā konkursā, sakomponēt, ierakstīt mazu džingliņu, kas būs jaunais skolas zvans. Un tad, kurš tas būs mums labākais, mēs noteikti ļausim jums visiem piedalīties balsošanā, un tas arī kļūs par skolas zvanu. Ok, tad sekos tāds nākamais tipiskais jautājums. Kāds bija jūsu mīļākais priekšmets skolā? Vai bija kāds tāds viens īpašs? Tā ļoti es neatceros, bet pamatā droši vien tāpat kā visiem man patika sports. Vidusskolas laikā man noteikti patika, ka mums bija tāda kultūras vēsture un dažādi, kas bija ar mākslām saistītie priekšmeti, bet droši vien tāds izteikts, tā ka ļoti, ļoti kāds būtu, laikam. Bet varbūt jūs ar kaut ko nodarbojāties atsevišķi tā bērnībā? Nezinu, kaut kādā... Tu domā, ar ko es nodarbojos? Es dejoju. Jā. Tieši tāpat skolā sākotnēji sāku dejot Zeltcietiņā, pēc tam tā kā es mācījos šajā skolā 2. maiņā. Līdz ar to es nācu uz skolu pēcpusdienā mācīties, un man mācības stundas beidzās ap 6 vakarā vai pat 7, neatceros, kā tur precīzi bija, bet tad līdz ar to tas man liedz iespējas dažādos ārpusskolas pulciņos piedalīties, kas būtu tieši ārpus skolas, jo tas jau viss notika tajā laikā, kad man vēl bija mācības. Līdz ar to lielāko dienas daļu mēs pavadījām šeit skolā. Labi. Bet kas man šķiet, kas varētu būt jūsu, es zinu, ko mēs darījām, mēs taisījām mēs lēkājām ar gumijām gaitiņos, un tur bija ārkārtīgi interesanti. Šķiet, ka šīs aktivitātes būtu viena no tām lietām, ko varētu atjaunot. Kādu gumiju, ja drīkst zināt? Tas ir tādu mana vecuma cilvēku droši vien zinātu, bet tā gan mūsdienās tas arī kļūst populārs, ir ļoti gara, liela gumija, kur nostājās vienā galā un otrā galā, un pa vidu lec dažādas kombinācijas. Dažādos līmeņos. Es pirmo reizi dzirdu. Jā, nē, šis īstenībā ir diezgan kādreiz, kad kaut kādā, es nezinu, varbūt 17. 18. ļoti bieži. 17, vēl agrākā laikā tas bija ļoti populāri. Jā, un pēc tam tas turpinājās. Es kādreiz vispār nesapratu, kas bija tajā spēlē jādara. Skatos, kāds kaut ko tur lec, 3 cilvēki, kādā vispār sakarā, kas limpo vai kas bija? Nē, limpo taču pilnīgi kaut kas cits. Ne? Jā. Labi, nākamais jautājums. Kāda bija jūsu sapņu profesija? Tā, kad es biju pavisam maziņa, un kaut kas vēl saglabājies droši vien līdz šodienai, līdz mūsdienām, man šķita, ka es ļoti gribētu būt viesuļvētru mednieks. Man arī vēl aizvien līdz šim vilina dažādas vētras vai stipri vēji. Tur tas spēks un tas, kas notiek, un negaisi, tas ir tāds, kas rada mazliet bijību, bet kas ļoti, ļoti vilina. Bet, piemēram, tagad ir lietas, jums patīk iziet ārā vienkārši apgulties kaut vai kaut kur lietainā vietā? Droši vien, ka man nav problēma iziet ārā lietu. Neteiksim, ka tas vienmēr patīkami, bet atkarībā no tā, kāda situācija, ja tā ir vasara un ir karsts, tad, protams. Varbūt jums bērnībā nebija bail no zibeņa? Nē, saku, man bija tas ir tas, kas mani vilina. Tieši gribējās?
redzēt. Jā. Es arī tagad, ja ir negaiss, es ļoti labprāt kaut kur esmu ārā un vēroju. Man tas ļoti patīk. Nav bail, pieņemsim, varbūt jūs esat gājuši kaut kur ārā staigāties, sākas zibeņot riktīgi un apkārt ir daudz koku. Nav bijis bail? Nē, kaut kā iespējas, ne? Nemaz. Un man bija iespējas vasarā bija Ķīnā un bija iespēja tuvojās taifūns. Ļoti cerēju, ka viņš atnāks un es būšu tur un viņu arī ir. Bet viņš tur tā gar maliņu un vien parasts negaiss vien bija. Bet iespēja bija ļoti tuvu. Kas jums tieši patīk tajā negaisā? Kaut ko speciālu redzēt, vai arī vienkārši tā sajūta, vai arī skaņas? Droši vien tas ir milzīgs spēks, milzīga enerģija, kas iedarbojās, un tas ir kaut kas tāds nezināms, mums neizprotams, un ko mēs nevaram kontrolēt. Arī jā, es piekrītu. Daba dara savu. Labi, sako tāds nākamais jautājums. Kur jūs turpinājāt mācīties pēc vidusskolas pabeigšanas? Pēc vidusskolas pabeigšanas iestājos Latvijas kultūras koledžā. Man pamatprofesija ir mūsdienu deju kolektīvu vadītājs mūsdienu deja. Un savukārt pēc tam jau Latvijas universitāte, pedagoģija un jau maģistrs pedagoģijā, pedagoģijas zinātnēs. Bet tas bija to, ko jūs gribējāt arī? Jā, es jau zināju, es jau vidusskolā strādāju paralēli par dejošanas skolotāju, piestrādāju. Praksē jau kaut kāda bija, un tā bija tā lieta, kas man šķita, ar ko es nodarbošos visu mūžu. Un gan jau pensijā, vai varbūt negluži pensijā, bet kādā brīdī es atgriezīšos, es tā gribētu cerēt un domāt, ka vēl kādu deju kolektīvu pavadīšu. Es tā ceru. Pie dejām mēs droši vien arī atgriezīsimies. Iedomāsimies, ja jūs pabeigtu tagad 12. klasi, kur jūs tagad iet studēt? Droši vien arī pedagoģiju. Pieņemu, jā, ka tas būtu droši vien jau, kad arī pamatā ar deju. Bet vispār ļoti interesants jautājums. Tagad varbūt tās manas domas ir vairāk, tas būtu izteiktāk tieši virzīts pedagoģijā iekšā. Ne tik daudz kā pati deja kā māksla, bet deja kā pedagoģija. Un tāds jautājums. Jūs minējāt, ka jūs agrāk spēlējāt klavieres. Tas bija tādā vairāk kā piespiedu kārtā, vai arī tas bija skolā, kā jūs pati izvēlējāties? Tas bija tieši tāpat kā jums, savs mūzikas instruments. Tieši tāpat es arī mācījos mūzikas klasē, kur viens no priekšmetiem bija instruments spēle. Bet kā jūs tieši nonācāt pie? Tas bija tā kā konkrēti bija jāspēlē klavieres, vai arī jūs varējāt izvēlēties? Tajā laikā, kad es mācījos šajā skolā, tad pamatā bija klavieres, akordeons, tā izvēle bija krietni mazāka. Ja es nekļūdos, varbūt bija arī kāds no pušamajiem instrumentiem, es ticamāk, ka bija, bet tad nevarēja izvēlēties tik daudz instrumentus. Jā. Labi, runājot par mūziku. Kāds ir jūsu mīļākais žanrs un mīļākā dziesma? Ja var zināt. Noteikti, ka mīļākā dziesma man nav. Tāds žanrs arī, varbūt es teiktu, ka kaut kāda tāda džezīga mūzika vairāk būtu tas, kas šobrīd, ko es vairāk klausītos. Bet tā realitāte jau ir tāda, ka atkarībā no situācijas, kāda ir ļoti dažāda. Noteikti, ka es neesmu tāds viens, kas nevar klausīties aizspiež ausis, ja dzird kaut ko citu. Nē. Braucot automašīnā, man bieži patīk klausīties kaut kādu mierīgu mūziku vai pat klasisko mūziku, jo man šķiet arī tas kontrasts, ka tu brauc kaut kur ātri un tad tev skan paralēli tā lēnā mūzika, tad atrast tādu vidusceļu, tas tāds interesants ir katrā brīdī. Bet tā kā atkarībā no tā pilnīgi kāda ir situācija. Bet tā īstenībā, zinot daudz cilvēkus, es klausos, un viņi stāsta, ka viņus mūzika ļoti nomierina, kas arī, tas ir kuru ietekmē, bet jums mūzika jūs nomierina? Vai mūzika droši vien, ka nevis nomierina, bet varētu iemidzināt dažkārt. Es nezinu, vai viņu nomierināt, jo tu jau dziedi līdz tu kaut ko tur, un kā jau es teicu, man tas, kas man mūzikā uzrunā, ir ritms. Un droši vien, ja es kaut kur klausos un es tur dzirdu kaut ko interesantu, tas man nenomierinās, jo es tur sākšu sist kaut ko pati izdomāšu, sitīšu kaut ko līdz, kaut ko vēl, un tas noteikti nenomierina. Tas drīzāk tā kā atkal ievelk, tu domā par to, kaut ko mēģini saklausīt, un tas aizvelk otrā procesā. Man ir līdzīgi. Tā varētu būt, īpaši jau tiem, kas mācās šī mūzikas virzienā. Es, kad klausos dziesmas, vispār vārdos neklausos tikai pašā mūzikā. Tie vārdi var būt draņķīgi, bet ja būs mūzika jaudra. Jā, ja ir laba melodija, tad jau vārdi. Redz jums melodija, bet es atkal atpakšā ritmiņu klausos. Man atkal tas šķiet interesants, ko tur varētu izdomāt interesantu. Ja jums piedāvātu filmēties kādā filmā, kāds tēls jūs būtu? Labais vai sliktais?
Kāpēc? Nu, droši vien, ka tāds baigi paklausīgais, un es varētu būt kāds ļaunais tās, man gribētos, jo tu kā direktors jau nevari visu laiku kaut ko sastrādāt. Tev tur jābūt tā, visu laiku jāiet tur tāda poza, un tā būtu tā iespēja, kuras varētu izpausties. Katru reizi, kad izvēlās, man tāda ideja ienāk prātā, vai arī precīzāk pat doma, kāpēc cilvēki izvēlas tieši to tēlu. Bet arī, pieņemsim, bērnībā, labi, ne bērnībā, bet ja, pieņemsim, kādam bērnam tagad pajautātu, vai arī, ja man bērnībā arī pajautātu, kas es gribētu būt labais vai sliktais. Protams, mēs visi atbildētu labais, kāpēc. Viņi labi, viņi paklausīgi, viņi izglāb visu pasauli. Bet īstenībā, ja tā skatās tagad un dziļāk iedziļinās tajās filmās, kur ir vairāk par to ļauno nekā to labo, tad īstenībā, ja ir cilvēks pietiekami pieaudzis un saprot vispār gan no psiholoģiskās puses, gan no, kā lai saka, vispār kā cilvēks iekšēji jūtas, sapratīs, kāpēc arī daudz izvēlas ļauno. Jā, kaut kāds tu var piepildīt tādas lietas, ko tu ikdienā nedari droši vien. Realizēt. Nemanties, cik es daudz esmu samācījusies, saskatījusies visu kaut ko no skolēniem. Kā es tur varētu izpausties? Vai jums ir arī kāda mīļākā izrāde, kurā varbūt jūs gribētu spēlēt? Es ļoti labprāt apmeklēju teātri, man ļoti patīk teātra izrādes. Mēs arī ar manu audzināmo klasi ļoti daudz dodamies uz dažādiem teātriem, skolas somas ietvaros, tieši lai redzētu tās atšķirības. Tāda viena konkrēta mīļākā izrāde man nav, bet man ļoti bieži uzrunā scenogrāfija, tieši kāds izskatās, kāda ir atrasta risinājuma, kā tā skatuve ir piepildīta. Tas arī aizved mazliet dažkārt tās domas aizvilina no pašas izrādes, bet kaut kādas nianses droši vien, kaut kādas interesantas lietas, kaut kādi risinājumi, kā režisori kaut ko ir izdomājuši parādīt vai pavēstīt. Katrā izrādē kaut ko tādu var atrast, bet teātris man patīk, jā, ļoti. Jums ir kāds varbūt mīļākais varonis? Noteikti, ka nē. Neviens? Noteikti. Nē, tas tā nebūs. Un katra tā izrāda, uz kuras aizēja, viņa jau aizrauja, viņa kaut ko kādu laiciņu tev galvā sēž un domā, un tad jau tu esi uz nākamo izrādi, un tad jau tu nākamajā stāstā lec iekšā. Un tāds vēl interesants jautājums. Tā, kad jūs skatāties kādu filmu vai to pašu teātri un notiek kaut kāds liels notikums, jums nav iekšēji tāds satraukums, kas notiks tālāk, vai arī kaut kādas emocijas? Vai arī vienkārši skatāties? Es droši vien vienkārši gaidu, kas tas būs. Kas tur būs tajā ikdienā, kaut kādas tās lietas, kas vispār skolā ir visu laiku jāpieņem kāds lēmums strauji, visu laiku par kaut ko jāatbild, visu laiku tev kaut kas jāprognozē uz priekšu, kas notiks. Tad droši vien izrādes vai koncerti vai kur cita lieta ārpus skolas ir tas, kur man negribas domāt. Man gribas vienkārši skatīties, ļauties, kā tas notiek. Tād, ka tu vienkārši esi tas, kurš skatās, kurš bauda, kurš seko tam, kas notiek, nevis tur kaut ko prognozē. Jo ikdienā tas ir tik daudz, ka tas brīdis, kad tu vari vienkārši atpūsties. Labi, tā mēs varam doties jau arī tālāk pie nākamā jautājuma. Par cik mēs zinām, ir ārā tagad ļoti slidens, bija nesen daudz sniega, un te ir tāds jautājums. Ja mēs jūs aizvestu uz kalnu, ko jūs izvēlētos? Braukt ar slēpēm vai arī braukt ar sniega dēli? Braukt ar slēpēm. Man kopš bērnības ļoti paticis braukt ar slēpēm, bet jāsaka, ka tam ir ārkārtīgi maz laika atlicis. Ja gadā vienu reizi izdodas tam veltīt laiku, tad tas jau ir labi. Tā kā noteikti ar slēpēm. Jums ģimenē visi slēpo ar slēpēm, vai arī ir kāds, kurš ar snowboard? Es ar saviem bērniem esmu arī likus viņus uz slēpēm, lai ir šī prasme arī, bet, kā jau saku, viņiem nāks to. Protams, ziemā jums nepatīk nodarboties ar kādām ziemas aktivitātēm, turklāt kopā ar vecākiem. Tas, protams, ir tāds, tam ir pievienotā vērtība kaut kāda, bet, jā. Jūs kaut kur ārpus Latvijas slēpojat, arī pārsvarā Latvijā? Nē, tikai Latvijā, jā. Patīk? Kā jau es teicu, patiktu, ja es to varētu darīt biežāk. Tās pāris reizes, vai precīzāk droši vien, ka viena reize gadā, kad ir laiciņš tam izdarīt, tad tu tik vien spēj atcerēties to, ko tu tur vari kaut ko izdarīt un nemēģināt nomirt pēc pirmajām 20 minūtēm, bet izturēt līdz galam. Jā, gribētu kaut kā bišķīt biežāk slēpot īstenībā. Vajadzētu kaut kā sarunāt, ka kādu dienu aizbrauc izklasu kalnu, cik tas būtu reāli, nezinu. Tas ļoti reāli ir klases, kas to dara. Jā, bet zinot, kā visi triecas lejā. Wow. Bet, kaut kas jau ir jāmēģina. Vai jums ir kāds hobijs izņemot slēpošanu, tautsdejas un muzicēšanu? Man ļoti patīk dārzs.
Man vispār ļoti patīk daba, bet dārzs ir droši vien tā puķes un augi. Tā ir tā mazā meditācija, kad tu vari savas dobes izravēt, sakārtot vai varbūt nopļaut zāli tieši tādā sistēmā un tādā veidā, kā tu to esi iedomājis un tādā rakstā, tā lai tā ir kārtīgi. Bet, daba noteikti ir tā lieta, kur es varu relaksēties. Es pilnībā piekrītu. Man ir tieši tas pats, kas vasarā aizbrauc uz laukiem. Es vienkārši eju ravēt dārzu. Man nenormāli patīk. Un šobrīd vēl droši vien, tā kā tajā dienā tik ļoti daudz uzkrājas enerģija, tad kaut kādas sportiskas aktivitātes. Tas ir tas, kas man šī brīža arī aktualitāte ir, kur tu vari vakarā pilnībā izlikt to enerģiju, kas ir pa dienu uzkrāta. Bet nav tā, ka brīžiem, piemēram, kaut kādi kukaiņi kaitina, kaut kur rāpu un tāds, ka tūlīt uzrāp. Nē? Zirneklīši arī nē? Droši vien es mājās negribētu zirneklīšu, bet ieraugot zirnekli, es droši vien nespiekšu, bet viņu arī neucināšu. Runājot par dārzu, es tieši atceros vienu momentu. Mums arī ir mājās tāda vasarnīca. Un mēs mamma beidzot izdomāja, ka mums viņu vajag sakārtot, jo mums tur aug tomāti, gurķīši, zemenītes un kas tur, var sakot, visu, ko iedomāties. Un tad mēs visi ģimeni savācamies, tur knapi, es nezinu, kā viņi gribēja, lai mēs ielīdam visi 4, bet kaut kā salīdām. Un mēs sākam ravēt ārā nezāli. Un mēs redzam, kā aizskrien 4 peles. Ko es dzirdu? Mamma spiedz. Visi spiedz, bet labi. Jā, peles droši vien ir tie dzīvnieki, kurus es arī negribētu redzēt, vai žurkas, tad droši vien, ja citiem tie ir zirnekļi vai čūskas, tad žurkas droši vien ir tas, kur man iedomājoties jau. Čūskas jau neko taču neizdarīs. Zirneklīši, ko pabiedēs? Peles jau droši vien arī nē, bet tas noteikti, ka nebūs tas, kur es gribētu satikt ceļā. Peli vasarnīcā es neteiktu būt baigi forši. Kā tur visu speciāli, veselu tur gadu tur ņēmies vasarā, karstumā lien iekšā un kas tur beigās peli iznāk ārā. Ārprāts. Bet nē, es domāju, tas baigi forši, ka pats mājās var izaudzēt. Un zini, ka tu pats to esi izdarījis. Un tā, nezinu, baigi superīgā sajūta. Viens no pēdējiem varbūt jautājumiem ātriem. Nevienam nav noslēpums, ka jums ir cieša saikne ar deju kolektīvu Čiekurs, kurā dejojat vēl joprojām. Ko jums nozīmē tautas dejas? Es nezinu īsti, vai tautas dejas. Sākotnēji, protams, to es izvēlējos kā savu profesiju, kā deju skolotājs, jo es biju dejojis, vēl aizvien esmu dejojis no 3 gadu vecuma, tā kā tas ir ļoti, ļoti daudz, ļoti ilgi. Un tās dejas, kā es teicu, to es pamatā bija doma, ka es ar to saistīšu savu dzīvi. Ir iegrozījies tā, kā tas ir iegrozījies. Kā jau es teicu, pēc kāda laiciņa noteikti. Es ceru, ka es arī pie tā atgriezīšos, bet šobrīd tas ir kā veids, dejas ir kā veids, kādā brīdī arī par kaut ko domāt par deju, nedomāt par to, kas ir skolas lietas vai par to, kādi būtu darāmie darbi. Un droši vien, ka tā deja, vai viņa man tā pietrūkst ikdienā, es saprotu tikai tad, ka, piemēram, vidusskolēniem ir jāaiziet pavadīt, piemēram, kādu deju nodarbību, valsis jāpamāc vai kaut kas, ka tu saproti, ka tā ir tāda ļoti forša sajūta. Un tagad tuvojās žetonu vakars, un mūsu skolas tradīcija ir, ka 12. klases dejo valsi, un viņi kopā ar mani mācās un dejo, un mācās šos pamatsoļus, un tad es vienmēr izējot no šīm nodarbībām, man ir tāda ļoti laba sajūta. Un tu saproti, ka mazliet jau pietrūkst, bet tā ikdiena tik daudz paņem, ka tas skrējiens ir tik ātrs, ka tu jau tajā ikdienā to nejūti. Kā jūs nonācāt tieši līdz tautas deju kolektīvam Čiekuram? Jūs bijat iepriekš kādā citā dejojusi? Čiekurs sākotnēji nebija kā Čiekurs, bet kā Rīgas 45. vidusskolas deju kolektīvs. Manuprāt, ja es nekļūdos, tā pati pirmais nosaukums bija Saule, pie iepriekšējās deju kolektīvu vadītājs, bet pēc tam manuprāt, ka mēs arī šeit pat Bēniņos ar skolotāju Inetu sēdējām, un es vēl tajā laikā biju skolniece un domājām, kāds varētu būt nosaukums, kad bija jādod šis te nosaukums, un tad tā kā mēs esam Čiekuru kalnā, tad tas arī kļuva par Čiekuru. Tā kā sākotnēji es biju šeit, kamēr viņš vēl nebija Čiekurs, un tad jau izauga līdz tam. Bija runājot par tautas dejām, cik jūs dienā varētu nodejot vispār stundas?
Un tad, kad es mācījos par deju kolektīvu vadītāju, tad tās bija katra diena pilna ar dejām. Un tās nav tikai tautas dejas, dažādi veidi dejas, bet arī tavs organisms tad to saprot, tavs ķermenis, viss ir zilumos, viss ir nospriegots, jo tu jau visu laiku dejo kaut ko dari. Nu, tā kā droši vien jau, ka katrs no mums var izdarīt tik, cik ir jādara, tik jo vairāk tu dari, jo vairāk tu vari izdarīt. Tas attiecās arī uz dejām, uz jebko. Nu, labi, bet, pieņemsim, no 1 līdz 10, cik sarežģīti tas būtu. Labi, pieņemsim, ja iesācējs, ja es tagad iestātos tautas dejās, labi, man ir pieredze ar dejošanu, sporta dejām, bet, ja es, piemēram, tagad iestātos tautas dejās, cik tas varētu būt kā iesācējiem sarežģīti? Tas atkarīgs no tā, kāda tev ir ritma izjūta un cik tev ir talants ar to. Tas nav noteikti sarežģīti. Kā jau es teicu, man pārliecība ir, ja vien tu gribi dejot, tad tu to iemācies, un tad tev arī patīk. Trakāk droši vien ar tiem, kam nav ritma izjūta, jo tad tu tur vari gribēt vai negribēt, bet ir grūti iet. Bet es ar jums gribētu parunāt, vai jūs zināt, kas skolai nozīmīgs būs rudenī? 70 gadi paliek. Tieši tā, skolai būs ļoti skaista dzimšanas diena, 70 gadi, kad atkal mēs gaidīsim visus skolas absolventus, visus, kas ir beiguši, kas ir mācījušies šajā skolā, izstaigāt skolas vecās telpas, ļoti daudz kas būs pamainījies, jo kopš iepriekšējā gada mums ir liels izmaiņas, kopš iepriekšējā saldojuma 5 gadu laikā mums ir gan nosiltināti, vai jūs vispār atceraties, kāda izskatījās skola pirms tam no ārpuses? Apmēram. Jā, liekas jau, ka tik sen, bet īstenībā šajā 5 gadu periodā tas ir noticis. Gan skola nosiltināta, gan 4. stāvs renovēts, un starp citu arī šovasar notiks remontdarbi Ropažu ielā, ja mēs runājam tieši par Ropažu ielas ēku. Tā kā daudzas lietas pamainās, un tiem, kas tagad nāks rudenī, skolai skaista dzimšanas diena, skaista svētki, noteikti arī būs interesanti redzēt, vai viņi atpazīst savu skolu. Vispār runājot par jaunajām lietām, par to zvanu, kā jūs tieši nonācāt pie šī zvana izvēles? Ņemot vērā, ka mēs paturam šo iespēju, ka vienu reizi mēs varam paši sakomponēt un tad ierakstīt un nomainīt šo zvanu, tad šajā gadījumā tas bija tāds no piedāvātajiem variantiem, kur varētu, kas bija tika piedāvāts tādā pamatkomplektā. Lielas paldies, ka jūs atnācāt uz šo mazo interviju. Un paldies, ka jūs veltījāt mums laiku. Jā, liels paldies jums. Kā arī neaizmirstiet piesakot mūsu sociālajiem tīkliem. Instagramā mums var atrast R45VSK apakšvītras.pu. TikTokā tieši tāpat un sarunas bēniņos bez lieliem burtiem un garumzīmēm un rakstu kopā. Kā arī, protams, Facebookā mūs var atrast Rīgas 45. vidusskola un skolēnu pašpārvalde. Milzīgs jums paldies par kopā pavadīto laiku. Tieši tā. Uz tikšanos. Uz tikšanos nākamajā epizodē. Jop! Sarunas bēniņos.